Sveicināti! Mēs esam komanda Karom. Ir daudzas lietas, kas mums patīk Latvijā, bet tās ir pārāk daudz. Tāpēc mēs pastāstīsim par dažām no tām. Brīvības piemineklis atrodas Rīgas centrā. Tas tika uzcelts brīvības cīņas kritušo piemiņai, bet mūsdienās tas tiek uzskatīts par Latvijas neatkarības un brīvības simbolu. Piemineklis ir 42 metrus augsts. Pieminekļa kompozīciju veido 13 skulptūras un bareliefi, kuros tēlota Latvijas vēsture un kultūra. Virzienā uz augšu pieminekļa forma sašaurinās un pārēj 19 metrus augstā obeliskā, kura galotnē atrodas brīvības tēls, jauna sieviete, kura rokās tur 3 celtītas zvaigznes. Mežaparks ir Rīgas pilsētas apkaime ziemeļrajonā, kurā ietilpst Rīgas pilsētas daļas Saules dārzs. Mežaparka apkaime atrodas nedaudz uz ziemeļu austrumiem no Rīgas centrālās daļas, Ķīšezera krastā. Pa sauszemi tā robežojas ar Čiekurkalna, Brasas, Sarkandaugavas un Milgrāvja apkaimēm, bet pa ūdeni tā ir robežas ar Jaunciema apkaimi, Ķīšezera pretējā krastā. Mežaparka apkaimes robežas ir Ķīšezers, Ķīšezera iela, Gaujas iela, Dzelzceļš, Tilta iela, Viestura prospekts un robeža līnija gar Mežaparku. GoPlanet – modernākais un lielākais aktīvs atpūtas un izklaides centrs Baltijā, kur jūs varat gūt pozitīvas emocijas, izbaudot dinamiku un īpašas izjūtas pasaules līmeņa atrakcijās. GoPlanet apmeklētājiem durvis vēr 2005. gadā novembrī. Mūsdienīgajā centrā, kura kopējā platība ir 15,000 kvadrātmetru, tagad ik viens azarta fans var izbaudīt gan ātrumu, gan neparastas izjūtas un spēles prieku, gan dalīties iespaidos ar draugiem, atpūšoties kādā no mājīgajiem izklaides centra bāriem. Rīga plaza. Tā fasēdes noformējums atgādina jostas rakstus, kas lieliski papildina Daugavas krasta līniju un nes sevī arī simbolisku nozīmi. Naktīs ēkas fasāde ir izgaismota, padarot to vēl vizuāli pievilcīgāku. Autostāvvietā vienlaicīgi var atrasties vairāk nekā 1500 automašīnas. Paldies par uzmanību!